Mēs ikdienu pieņemam dažādus lēmumus, iet uz treniņu vai palikt mājās. Mācīties eksāmenam vai cerēt uz veiksmi. Katrā no šīm izvēlēm ir savi plusi un mīnusi, un tas, kā mēs tos izvērtējam, ietekmē mūsu nākotni. Koka diagramma ļauj grafiski sistematizēt lēmumu iespējas un iznākumus, veicinot apdomīgu pieeju un palīdzot izvēlēties optimālākos dzīves lēmumus, kas ir būtiska veiksmīga cilvēka dzīves sastāvdaļa. Apskatīsim vienkāršu koka diagrammas piemēru ar 2 ciparu no 3 kombināciju pilno pārlasi. Diagrammā uzskatām ir redzams, ka no cipariem 1, 2 un 3 ir iespējams iegūt 6 skaitļus. Vai, piemēram, jūs jokapēc gribat uzzināt, cik dažādās kombinācijās varat pabrokastot no šo produktu klāsta, un izveidojat koka diagrammu ar 3 produktu pāriem. Nu, kura no šīm kombinācijām liekas atbilstošākā? Tieši tā darbojas koka diagrammu pārlase. Tagad pieņemsim, ka jūs esat uzņēmējs un gribat atvērt krāsu veikalu, bet, lai izvēlētos kādas krāsas tirgot, jums jāsaprot, kādās situācijās krāsas vispār tiek izmantotas un kādas krāsas būs pieprasītākās vietā, kur ieplānojāt atvērt biznesu. Jūs sākat ar informācijas strukturēšanu, uzskaitāt visu krāsu īpašības ietekmējošos apstākļus, virsmu, ko krāsos, vide, kādos pārklājums tiks lietots, veidu, ar kādu pārklājums tiks uzklāts. Ko vēl neesmu pieminējis? Ak jā, pēc vizuālās īpašības, sākumam pietiks. Esam vizualizējuši vienu koka diagrammas zaru. Ar pilno pārlasi pārlūkojam visu šā zara iespējamos iznākumus un pārliecināmies, ka nav izlaists neviens svarīgs scenārijs. Tagad ar koka diagrammas palīdzību mēs redzam, cik daudzveidīgs var būt krāsu klāsts mūsu veikalā. Vēlāk apgūsi vēl daudz cita interesanta, piemēram, reizināšanas metodi kombināciju noteikšanai, vai ar kādu varbūtību būs pieprasītas noteiktu īpašību kombinācijas, bet šajā reizē tu iepazini koka diagrammu, tās pilno pārlasi un kādiem mērķiem tā tiek veidota. Atceries, matemātikā un dzīvē kopumā, koka diagrammas pārlase māca mums domāt par visām iespējām un sagatavoties nezināmajam. Iedomājies, kāda priekšrocība ir zināt iespējamās sekas, pirms pieņemt svarīgu lēmumu.